Uzskata, kā labākais muzejs Latvijā, Rīgas motoru muzejs, bet stāsts ir par to, kā laika mainās. Cilvēks strādāja, patika, viss motoru muzejs tuvu, pieejami arī kaut kādi resursi, un rekur varam redzēt, ka 2026. gadā agrākais Audi centrs ir galīgi tukšs. Tāpēc vietas izvēle nekustamo īpašumu jautājumos, protams, ir pati svarīgākā. Un pat veseli 3 punkti. Visi pirmie 3 punkti ir vieta un vēlreiz vieta. Es atceros, ka te stūrītī stāvēja savā laikā Audi R8. Un jā, viss dīleru centrs tuvāk cilvēkiem. Tas arī Jūrmalas šosei tagad ir ļoti liela ieguldījuma. Es domāju, ka tie ir lielākie Latvijas auto importieru un auto dīleru vēsturē. Bet tāds tagad ir Audi centrs palicis. Varbūt būs mazliet to teikt, kas to zina, vai īrēs kādiem citiem pārdos.